Nu jā, mēs Keti īstenībā jau esam pazīstami ļoti sen. Mēs iepazināmies, sen iepazināmies čatā. Un, Ir? Jā. Mēs čatojām sen un tu starp citu varēji uzfotografēt. Tu jau varēji uzfotografēt visu tāpatās. Skaties, to parādīšu. Šis mirklis ir ļoti labs, jo... Opā, aiziet, lūdzu. Jā, un mēs Keti iepazināmies jau sen čatā. Un viņa jau, tad cik viņai gadi bija, Ketī bija kaut kādi 6, man bija 28 jau. Un viņa nelikās mierā un visu laiku gribēja satikties. Un tāpēc, kā mēs izrādās, ka viņa jau tad liela meitene bija. Vienkārši visu laiku muļķības galvā. Jā. Viss? Viņš jau konkurentiem. Man liekas, ka mūsu lielākais konkurents ir Lauris Reiniks un Samanta Tīna. Nu, tas ir Lauris Reiniks, tas ir man lielākais konkurents, un tev lielākā konkurenta ir Samanta Tīna. Jo Ketijs ar citu gribēja nokrāsot sarkanas matus kā Samantai, un es Ketijai teicu nevajag. Jo Dainim patīk blondīnas. Jā, man patīk blondīnas, un mēs vienkārši ļoti labi skatos kopā izskatāmies, man tā liekas, un ka viņai sarkanas matus nekādā gadījumā nevajag. Un tad, kad es Ketijai teicu, kad es gribu ierakstīt dziesmu ar nosaukumu Tu skrien, viņa teica, ka lai es to nedaru, jo tad man sāk salīdzināt ar Lauri Reiniku, un tas nav vajadzīgs, jo kā mēs... Apspiež mani? Jā, man īstenībā tā baigā cemme. Bet šovakar mēs... Pa drēbēm... Šovakar tu Daini varēs izpausties. Jā, šovakar mēs būsim baigi forši saģērbti. Ne tikai saģērbti, tas priekšnesums mūsu. Ketijai šodien nebūs putni galvā, bet viņai būs iespējams lapsas aste pie bīzes vietā. Nesaprot, man tev bija jānodod sveici. Pagājušajā raidījumā es ar sev, bet es pats sev ar mikrofonu tā pa zobiem. Nu, lai tev labāk. Palika vieglāk. Mēs tā daram katru reizi pirms sākuma. Ko lūdzu? Ko lūdzu? Mēs jūtamies ļoti labi. Kā tu jūties? Ir tāds uztraukums. Mēs esam priecīgi, ka mums vienmēr būs jauni kostīmi nākamajā jau raidījumā, un mēs zinām, ka mēs izdomāsim visu kaut ko jaunu, ka būs jauni teksti, visādi, visu kaut kas. Jā. Jā, ne? Jā. 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 Nē. Man liekas, ka Ketija ir ļoti forša. Tāpēc, ka Ketijai viņai baigā pieredze, un viņa māku, un ziniet, kā jau mēs izzinām, viņai žurnālisti pēc profesijas, un viņai tas sanāk baigi dabīgi. Viņai vajadzētu drusciņu piestrādāt pie šādām tādām lietām, bet tā jau visi baigi labi. Labvakar, Daini. Labvakar, Latvija!